Zemgalē šie rakstainie audumi, tā ir mūsu īpatnība, mūsu lepnums. Ir vairāk vai mazāk šie violetie toņi, un atbildēt tā skaidri uz jautājumu, kāpēc apgalvojumu formā nevar, es varu izteikt tikai varbūtību. Tā ir attiecīgā laika modes tendence, jo šis apģērbs, ko mēs pazīstam ar nosaukumu tautas tērps, nav uniforma kā armijai vai kādam citam dienestam, un acīm redzot, ka šī violetā krāsa vietējām šeit Dobeles puses vai audējām, meistarēm vai varbūt arī valkātājām vienkārši ļoti patikusi. Un attiecīgā laika periodā šie violetie toņi ir bijuši modē. Mūsu vecmāmiņas, vecvecmāmiņas, viņas arī gribēja būt skaistas un gribēja sekot līdzi, un tā tas arī ir. Ja mēs vēl no citas skatu punkta, no šodienas viedokļa, tad mūsu goda lieta violetā krāsa, kā Dobele, viena no Eiropas ceriņu galvaspilsētām. Dobelei un vispār Zemgalei ir raksturīgi šie rakstainie audumi, kur var izaust puķītes. Tad tā arī iesaukts kā Zemgales rožu bruņči. Un puķītes var būt vai ar krāsainu vidu, tā kā tas arī dabā ir, un var, piemēram, kā šajā te bruncī, kur arī ir puķīte, bet tā viducītes arī ir tādā pašā krāsā kā puķei. Zemgalei ir raksturīgi galdainie bruņči. Tā tad no vārda galds vai galdiņš. Un tie ir šāda tipa, kuri atgādina dreļa rakstus, kādi ir tradicionālie galdauti, lina galdauti vai arī dvieļi. Un šie ir ķēžu bruņči. Un vēl viens veids ir ar ļoti šādiem smalkiem rakstiem, un šo sauc par rošceliņa brunci. Dobeles novads pieder pie Rietumzemgales. Un mēs robežojamies ar Tukuma novadu, ar Saldus novadu, un dienvidos mums ir brāļi lietuvieši. Un lūk, šajos pagastos, kas ir uz šīm te robežām, tur jau iezīmējās pāreja uz austrumu kurzemi. Un tur parādās svītrainie bruņči ar šaurākām vai platākām svītrām. Kas tad šodien šo tautas tērpu vēl? Kur tas ir visvairāk redzams? Dziesmu svētki tie, protams. Jo kur tad šis bruncis tiks parādīts visvairāk, viskrāšņāk? Uz skatuves, spilgtā gaismā un kustībā. Tas ir jādarina košāks, spilgtāks. Optimālais bruņča garums, kāds būtu labi gan vizuāli izskatītos, gan mums būtu ērti iešanai, dejošanai, lai neķerās, ir 2, maksimums 3 pirksti, horizontāli, virs ārējās potītes kaula.